Amerikas Savienotās valstis - tauta, kas celta uz brīvības, taisnīguma un laimes meklējumu ideāliem. Bet kā radās šī grandiozā demokrātijas pieredze, sistēma, kurā vara pieder tautai? No revolūcijas atbalsīm dzima jauna valdība, kas piešķīra ievērojamu varu prezidenta amatam. Dibinātāji, šīs Amerikas eksperimenta arhitekti, saprata šīs pozīcijas svaru. Līderis, ko izvēlas nevis dzimšanas tiesības, bet gan tautas griba. Tomēr prezidentūra nebija gatavs koncepts. Tā ir attīstījusies laika gaitā, to veidojuši izaicinājumi, svinēti triumfi un pašas nācijas, kas atrodas nepārtrauktā kustībā būtība. Šis ceļojums, no pirmajām nodotajām balsīm līdz mūsdienu sarežģītībai, ir apliecinājums Amerikas demokrātijas nemainīgajam garam. Iedomājieties uz mirkli republikas pirmsākumus. Ir 19 gads. Džordžs Vašingtons, godātais līderis no revolūcijas laikiem, vienbalsīgi tiek izvēlēts par pirmo valsts prezidentu. Taču šī jaunā demokrātija stipri atšķīrās no tās, ko pazīstam mēs šodien. Balsstiesības, mūsdienu demokrātijas stūrakmens, toreiz bija pieejamas tikai eliti, turīgiem baltajiem vīriešiem. Šī atstumtības sistēma, kas atspoguļoja tā laika normas, kļuva par strīdus objektu, pārmaiņu katalizatoru paaudzēm, kas cīnījās par balsstiesību paplašināšanu un amerikāņu sapņa īstenošanu visiem. Gadsimtu gaitā prezidentūra ir piedzīvojusi pretrunīgus brīžus, pārvarējusi dziļas sociālās pārmaiņas un pielāgojusies pasaulē, ko arvien vairāk ietekmē tehnoloģijas un globalizācija. Katras vēlēšanas, kā laika momentu uzņēmums, atklāja ne tikai tautas politiskās tendences, bet arī tās mainīgās vērtības un centienus. Šī Amerikas prezidentūras izpēte nav tikai ceļojums cauri vēsturei, tas ir ieskats pašā tautas dvēselē. Liecība par vēlēšanu spēku un nelokāmo ticību valdī, ko veido tauta, tautai un tautas labā. Vientik gadā jaunizveidotās Amerikas Savienotās valstis sāka savas pirmās prezidenta vēlēšanas. Vēlēšanu sistēma, sarežģīts mehānisms, ko izstrādāja dibinātāji, ievērojami atšķīrās no tautas balsošanas sistēmas, ko daudzi pazīst šodien. Elektoru kolēģija ar savu elektoru sadalījumu katrā štatā atkarībā no iedzīvotāju skaita tika izveidota, lai līdzsvarotu lielāku un mazāku štatu ietekmi uz valsts vadītāja izvēli. Džordžs Vašingtons, nacionālais varonis pēc neatkarības kara, kļuva par galveno kandidātu. Viņa reputācija kā spēcīgam un apņēmīgam vadītājam, kā arī apņemšanās jaunizveidotās nācijas ideāliem, padarīja viņu par vienojošu figūru šajā lielās nenoteiktības un pārmaiņu laikā. Pirmā gada vēlēšanas bija unikālas, jo Vašingtonam nebija nopietnas konkurences. Visi Seasons 9 elektori balsoja par viņu, nostiprinot viņa kā pirmā Amerikas Savienoto valstu prezidenta statusu. Džons Adams, neatkarības kustības galvenā figūra, kļuva par pirmo viceprezidentu. Vašingtona vienbalsīgā ievēlēšana, lai gan liecināja par viņa stāvokli, arī izgaismoja vēlēšanu tiesību ierobežoto raksturu jaunajā republikā. Tikai nelielai daļai iedzīvotāju, galvenokārt baltajiem vīriešu dzimuma zemes īpašniekiem, bija tiesības balsot. Šī realitāte kļūs par centrālo punktu nākamajām paaudzēm, kas centīsies paplašināt demokrātisko līdzdalību. Savas attīstības gaitā arī Amerikas Savienotās valstis piedzīvoja politiskās ainavas pārmaiņas. Republikas pirmie gadi, kas bija iezīmēti ar vienotības sajūtu Vašingtonas vadībā, pamazām noveda pie atšķirīgu politisko frakciju rašanās. Katrai no tām bija sava vīzija par valsts nākotni. Federālistu partija, kuru vadīja Aleksandrs Hamiltons, iestājās par spēcīgu centrālo valdību un uzsvaru uz ekonomisko attīstību. Turpretī Demokrātiski republikāņu partija, kuru aizstāvēja Thomas Jeffersons un James Madisons, atbalstīja decentralizētāku valdību un lielāku uzsvaru lika uz individuālajām brīvībām. Pirmā gada prezidenta vēlēšanas, pirmās vēlēšanas Amerikas vēsturē, kurās kandidēja vairāki pretendenti, sacentās Džons Adams, esošais federālistu prezidents, un Thomas Jeffersons. Vēlēšanu kampaņu iezīmēja dziļas ideoloģiskas nesaskaņas un personīgi uzbrukumi, kas atspoguļoja pieaugošo spriedzi starp partijām jaunajā valstī. Adams ar nelielu pārsvaru uzvarēja Jeffersonu,
iegūstot prezidentūru ar tikai 3 balsu pārsvaru elektorālajā koledžā. Tomēr Jeffersons kļuva par viceprezidentu, jo ieguva 2. lielāko balsu skaitu. Šis rezultāts, lai gan atļauts saskaņā ar tā laika vēlēšanu noteikumiem, atklāja politisko nesaskaņu potenciālu un nepieciešamību pēc labāk definētas sistēmas valsts vadītāju ievēlēšanai. 1. gada vēlēšanas iezīmēja pagrieziena punktu Amerikas politiskajā vēsturē. Vēlēšanas bija tik pretrunīgas, ka to iznākums bija jūtams vēl gadu desmitiem ilgi. Par prezidenta amatu cīnījās 4 kandidāti, visi no Demokrātiskās republikāņu partijas – Andrew Jacksons, Johns Quincy Adams, Henrijs Klejs un Williams H. Crawfords. Andrew Jacksons, kara varonis un tautas tribīns, ieguva visvairāk balsu gan tautas, gan elektoru balsojumā. Tomēr viņš neieguva vairākumu elektoru kolēģijā, kas saskaņā ar konstitūciju nozīmēja, ka vēlēšanu iznākumu lems pārstāvju palāta. Pretrunīgi vērtētā pavērsienā Henrijs Klejs, pārstāvju palātas priekšsēdētājs un ietekmīgs politiķis, sniedza savu atbalstu Johnam Quincy Adamsam. Pateicoties Kleja atbalstam, Adams kļuva par prezidentu, neskatoties uz to, ka viņš bija ieguvis mazāk balsu gan tautas, gan elektoru balsojumā nekā Jacksons. Jacksons un viņa atbalstītāji nosodīja šo rezultātu kā korumpētu darījumu, apgalvojot, ka Klejs esot iemainījis savu ietekmi pārstāvju palātā pret amatu Adamsa kabinetā. Lai gan apsūdzības par oficiālu vienošanos nekad netika pierādītas, šī ažiotāža met ēnu uz Adamsa prezidentūru un uzkurināja partiju nesaskaņas. Šīs vēlēšanas atklāja elektoru kolēģijas sistēmas sarežģītību un iespējamos trūkumus. Tās arī parādīja jaunās demokrātijas grūtības atrast līdzsvaru starp varu un pārstāvniecību. Gadsimta sākums Amerikas Savienotajās valstīs iezīmēja pirmos nozīmīgos vēlēšanu tiesību paplašinājumus. Šī attīstība bija daļa no plašākas kustības, kuras mērķis bija veicināt plašāku demokrātisko līdzdalību. Sākotnēji balsošana bija privilēģija, kas bija pieejama tikai baltajiem vīriešiem, kuriem piederēja īpašums. Tomēr situācija sāka mainīties, kad Savienībai pievienojās jauni štati. Un 1930. gados daudzi štati atcēla īpašuma ierobežojumus. Šo paplašināšanos ietekmēja tā laika demokrātiskās idejas. Andrew Jacksons, kurš uzvarēja 2008. gada vēlēšanās, iemiesoja šo jauno laikmetu, kad vienkāršajam cilvēkam bija vieta politikā. Neskatoties uz šo progresu, ievērojamai daļai iedzīvotāju joprojām nebija tiesību balsot. Brīvie afroamerikāņi, indiāņi un sievietes joprojām lielākoties tika izslēgti no vēlēšanu procesa. Šī atstumtība izgaismoja pastāvošo nevienlīdzību Amerikas demokrātijas pieredzē. Virzība uz iekļaujošāku elektorātu 19. gadsimtā bija izšķirošs solis Amerikas demokrātijas attīstībā. Tas ielika pamatus turpmākajām kustībām, kuru mērķis bija vēl vairāk paplašināt balsstiesības. Afroamerikāņu cīņa par balsstiesībām ir skaudra nodaļa Amerikas demokrātijas vēsturē. Šo grozījums, kas tika ratificēts 1970. gadā, bija milzīgs solis uz priekšu. Tomēr, neskatoties uz šo garantiju, afroamerikāņi saskārās ar ievērojamiem šķēršļiem. Pēc 60. gadu pilsoņu tiesību kustība iedvesmoja jaunu sparu. Balsošanas tiesību akts, kas tika pieņemts 1965. gadā, aizliedza rasu diskrimināciju balsošanā. 60. gadu pilsoņu tiesību kustība bija pagrieziena punkts balsstiesību vēsturē Amerikas Savienotajās valstīs. 1. gada balsošanas tiesību akts bija šīs pārvērtības stūrakmens. Balsošanas tiesību akta ietekme bija tūlītēja un dziļa. Tomēr cīņa par balsstiesībām nebeidzās ar šo vēsturisko likumu. Reaģējot uz to, aktīvisti un likumdevēji turpina iestāties par pasākumiem, lai aizsargātu un paplašinātu balsstiesības. Amerikāņu prezidenta vēlēšanu procesa centrā ir sistēma, kas vienlaikus tiek gan slavēta, gan kritizēta – elektora koledža. Dibinātāji to izveidoja kā kompromisu starp tiešām tautas vēlēšanām un kongresa balsojumu, un elektora koledža ir ietekmējusi prezidenta vēlēšanu rezultātus kopš valsts pirmsākumiem. Šī sistēma piešķir katram štatam noteiktu elektoru skaitu, kas tiek noteikts pēc tā pārstāvniecības kongresā, proti kopējo senatoru un pārstāvju skaitu.
Lai kļūtu par prezidentu, kandidātam ir jāiegūst vairākums no 532 pieejamajām elektoru balsīm. Elektora koledžas atbalstītāji apgalvo, ka tā nodrošina, ka mazāk apdzīvotu štatu balsis netiek nomāktas no lielāku štatu puses. Viņi apgalvo, ka tas mudina kampaņas koncentrēties uz plašāku štatu loku, nevis tikai uz blīvi apdzīvotām pilsētu teritorijām. Tomēr kritiķi apgalvo, ka elektora koledža grauj principu viens cilvēks, viena balss, ļaujot kandidātam kļūt par prezidentu, neiegūstot tautas balsojuma vairākumu. Šī neatbilstība ir notikusi 5 reizes Amerikas Savienoto Valstu vēsturē, pēdējo reizi 2000. gadā. Šie piemēri veicina diskusijas par elektora koledžas taisnīgumu un efektivitāti. Diskusija, kas turpina veidot Amerikas demokrātijas nākotni. Viens gadsimtā elektors kolēģija joprojām izraisa asas diskusijas, īpaši pēc 2000. gada vēlēšanām. Šis rezultāts pastiprināja aicinājumus reformēt vai pat likvidēt elektors kolēģiju. Reformas atbalstītāji apgalvo, ka pašreizējā sistēma ir antidemokrātiska. Viņi ierosina ieviest sistēmu, kurā uzvarētu kandidāts, kurš iegūst visvairāk balsu visā valstī. Pretinieki apgalvo, ka elektors kolēģija aizsargā mazo štatu intereses. Šī diskusija atspoguļo sarunu par Amerikas demokrātijas nākotni. Gads televīzijas ēra. Pirmā gada prezidenta vēlēšanas, kurās sacentās Džons Kenedijs un Ričards Niksons, iezīmēja pavērsiena punktu. Pirmo reizi prezidenta debates tika pārraidītas tiešraidē. Kenedijs, jauns un harizmātisks senators, saprata šī jaunā mediju spēku. Niksons, neskatoties uz savu pieredzi, kameru priekšā izskatījās neveikli. Kenedijs uzvarēja ar ļoti niecīgu pārsvaru. Televīzijai bija izšķiroša loma Kenedija uzvarā. Reigana pieaugums un amerikāņu politikas pārveide. 14 gada prezidenta vēlēšanas bija pagrieziena punkts Amerikas politiskajā vēsturē. Tās iezīmēja konservatīvā atzimšanas ēru. Ronalds Reigans, bijušais aktieris un Kalifornijas gubernators, kļuva par harismātisku jaunā konservatīvisma runasvīru. Konservatīvisms, kas uzsvēra ierobežotas valdības lomu un spēcīgu valsts aizsardzību. Reigana pretiniekam, Džimijam Kārteram, bija grūti pārvarēt vāju līdera tēlu. Čīlnieku krīze Irānā meta ēnu uz Kārtera prezidentūru. Reigans vēlēšanu kampaņā pauda cerību un optimismu. Reigana pārliecinošā uzvara iezīmēja amerikāņu politikas pārkārtošanos. Tā bija republikāņu dominances perioda sākums. Mūsdienu prezidentūru veido hipersavienotās pasaules izaicinājumu un iespējas. Informācija izplatās nepieredzētā ātrumā. Prezidentiem ir pieejams plašs rīku klāsts saziņai ar sabiedrību. Sociālie tīkli ir kļuvuši par neaizstājamiem instrumentiem. Viens vienīgs tvīts var acumirklī sasniegt miljoniem sekotāju. Tomēr šī ātrā reakcija rada arī izaicinājumus. Nepārtrauktais ziņu cikls var pastiprināt kļūdas. Tas var apdraudēt viņu programmas un mazināt sabiedrības uzticēšanos. Turklāt sociālo tīklu uzplaukums sakrīt ar uzticēšanās samazināšanos tradicionālajiem medijiem. Tas rada sadrumstalotu informācijas vidi, kur dezinformācija var viegli izplatīties. Prezidentiem jāspēj orientēties sarežģītā mediju vidē, izmantojot sociālo tīklu spēku, lai sazinātos ar pilsoņiem, vienlaikus saglabājot amata integritāti un demokrātiskās vērtības. Amerikas Savienoto Valstu prezidentūra, kopš tās pirmsākumiem līdz pat mūsdienu sarežģītajai ērai, ir dzīves apliecinājums tam, kā mainījies nācijas raksturs. Tas ir stāsts par triumfiem un pārbaudījumiem, par tālredzīgiem līderiem, kas vadījuši valsti cauri labklājības un krīzes laikiem, bet arī par skandāliem un kļūdām, kas ir pārbaudījušas pašus Amerikas demokrātijas pamatus. Sākot ar Džordža Vašingtona vienbalsīgo ievēlēšanu līdz pat 251. gadsimta sīvajām priekšvēlēšanu kampaņām, katras prezidenta vēlēšanas ir ieaudušas savu unikālo pavadienu Amerikas vēstures gobelēnā. Vēlēšanu tiesību paplašināšanās, masu mediju uzplaukums un tehnoloģiju transformējošais spēks, tie visi ir atstājuši savu ietekmi uz prezidentūru. Tie ir ietekmējuši to, kā kandidāti kandidē, kā prezidenti vada valsti un kā pilsoņi iesaistās politiskajā procesā. Tomēr, neskatoties uz šīm pārmaiņām, dažas lietas paliek nemainīgas. Ideju nezūdošais spēks, līderības nozīme krīzes brīžos un uzticēšanās trauslums demokrātijā. Prezidentūra ir pieredzējusi kara un miera laikus,
ekonomisko labklājību un depresiju, sociālos nemierus un politisko polarizāciju. Tā ir bijusi gan iedvesmas, gan vilšanās avots, atspoguļojot tās sarežģītību un pretrunas, ar kurām saskaras tauta, meklējot savu identitāti un vietu pasaulē. Kamēr Amerikas Savienotās valstis turpina savu ceļu 20. gadsimtā, prezidentūra saskaras ar daudziem izaicinājumiem. Pastāvīgi mainīgu pasaules ainu, dziļi sašķeltu vēlētāju loku un tehnoloģiju pieaugošo ietekmi sabiedrību un demokrātiju. Prezidentu izvēles veikas vēstures gaitu. Prezidentūras noteikti spēja pielāgoties pastāvīgi mainīgai pasaulē, politiskās plaisas un atjaunot uzticēšanos demokrātiskajām institūcijām. Būs nepieciešami līderi ar vīziju, prasmēm, empātiju un godprātību. Tomēr atbildība par prezidentūras nākotnes veidošanu gulstas uz visu pilsoņu pleciem. Katram ir jāiesaistās pārdomātā un saturīgā dialogā. Šis dialogs ir ļoti svarīgs Amerikas demokrātijas veselībai. Kamēr Amerikas Savienotās valstis virzās dziļāk 21. gadsimtā, prezidentūra saskaras ar daudziem izaicinājumiem. Pastāvīgi mainīgu pasaules ainu, dziļi sašķeltu vēlētāju loku un arvien pieaugošo tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību un demokrātiju. Nākamo prezidentu izvēles veidos Amerikas vēstures gaitu. Prezidentūras nākotni noteiks spēja pielāgoties pastāvīgi mainīgajai pasaulē, pārvarēt politiskās plaisas un atjaunot uzticēšanos demokrātiskajām institūcijām. Būs nepieciešami līderi ar vīziju, kompetenci, izpratni un godprātību. Tomēr atbildība par prezidentūras nākotnes veidošanu gulstas uz visu pilsoņu pleciem. Katram ir jāiesaistās pārdomātā un informētā dialogā. Šis dialogs ir būtisks Amerikas demokrātijas veselībai. Un tagad, noslēdzot šo ceļojumu cauri Amerikas prezidentūras vēsturei un attīstībai, mēs aicinām jūs kļūt par daļu no šī nepārtrauktā stāsta. Jūsu balsī ir nozīme, jūsu līdzdalība ir izšķiroša. Turpināsim veidot nākotni, kurā plauks demokrātija. Paldies par skatīšanos! Ja jums patika šī video, spiediet patīk, abonējiet un kopīgojiet. Esiet ieinteresēti, esiet informēti. Veidosim nākotni kopā!